Rudens pilnīgi visiem kokiem ir viskrāšņākais gada laiks, jo tad arī bērs kļūst daudz krāšņāks un košāks, lai gan rudens beigās viņam nobirst lapas un kļūst pliks un vairs nav tik skaists, tomēr visu pārējo rudens laiku viņš ļoti priecē cilvēkus. Lielu prieku cilvēkiem sagādā bērzu sēnes bērzlapes. Tas nekas, ja dažas ir tārpainas vai ar gliemežiem nostaigātas, jo tik un tā viņas ir ļoti garšīgas pateicoties mūsu bērzam. Rudens kā rudens, biezie un gaiputni laižas uz Nīlu. Pēkšņi man likās, tu esi mans draugs un es tevi mazliet mīlu. Aiz upītes balti bērzi sudrabiņā lapiņām. Es paklāju vilvainīti, man piebīra sidrabiņš. Šajā pašā garākajā gada laikā ziemā bērs ir pārklājies ar sniegu. Bērziem šajā gada laikā nobirst pilnībā visās lapas, tie guļ un ar nepacietību gaida pavasari. Saule cēlās un krita, es biju tavs meistars un tu mana Margarita, vai izskaidrojot proti. Patīk būt ziemā, kad sniegu varēs tu aizbāzt aiz krēklapes vairāk. Man patīk būt ziemā, kad zeme ir sniega baltumā. Un netik man gaisā laist putnus. Pavasarī bērs atmostas. Kad izplauks pirmās lapas bērzam, tas sāk liecināt, ka ir iestājies pavasaris un laiks jūs saulaināks. Pavasarī bērzi dod mums īpaši veselīgās un garšīgās bērzlu sulas. Cilvēkiem tās ļoti garšo. Aha, dzīve kā intervijas vari. Un kā tev iet un ko tu dari? Es raustu plecus, saku, gaidu plaukstas lieluma pavasari. Vasarā bērzam iza paliek pošāk un skaistāk, un tas ir patvērums maziem, mīļiem, jaukiem dzīvnieciņiem. Vēl mēs no bērza taisam jaukas un maigas bērza slotas, ko mēs izmantojam pirtī. Vasarā bērza lapas ir košākas, zaļas un ļoti maigas. Un tāpēc bērzi ir droši vien, varētu būt, kad ir arī mājvieta kādiem jaukiem dzīvnieciņiem, piemēram, putniem, būrīšos un tam līdzīgiem iemītniekiem. Pielīst ar zeltu